Saulains sveicieni no Liepkalniem. Vēlos jums pastāstīt, kā mums sokās ar jaunās maisa ceptuves būvniecību. Mums bija spāru svētki, mums bijām ielējuši pamatus, bijām metāla konstrukcijas veikuši. Tagad tie darbi jau ir daudz tālāk pavirzījušies. Fasādes gatavas, mēs klājām šo dēļu klāju, jumts gatavs, un jau ir iekštelpās redzams šīs aprises jau, kad mēs varam plānot jau iekārtu izvietošanu un jau iztēloties, kā mēs strādāsim un kā taps pirmie pirādziņi un pirmie maisklāji. Mēs esam ļoti priecīgi, ka visās būvniecības stadijās ir iekļauti vietējie speciālisti, gan arhitekts, kurš projektē šo ēku, gan būvē šo visu kompleksu vietējie būvnieki. Īpaši gribētos uzsvērt tieši šos apdares materiālus, šos dēļus, kuri ir auguši Liepkalnu mežos, kurus ir stādījis mans vecais tēvs, Liepkalnu saimnieks, kā mēs uzsveram meistarību kopš 1928. gada. Tad mēs esam viņus vedām uz gateri. Tad sazāģējam dēļos, paši krāsojam, un tagad viņi ir pielikti pie šīs sienas. Un tad mēs vēl vēlāk viņus nokrāsēsim otrreiz. Šis ir tas dvēseles spēks, kas mums piedod vēl spēku un rada tādas patīkamas emocijas visā šajā procesā. Šeit būs veikals, kur Liepkalnu gardumu cienītāji varēs iegādāties visu, ko mēs šeit patais sienas ražošanā saražosim. Gan pirādziņus, kūciņas, gan rudumaizi un baltmaizi, gan graudmaizi. Esam ienākuši Liepkalnu ražošanas telpas plašumos, kuri, kā jūs redzat, vēl pašlaik ir neaizpildīta, bet jau tuvākajā laikā mēs sāksim arī šo telpu aizpildīt ar dažādām iekārtām. Gan rudzumaizei, krāsnes un līnija, gan baltām un graudmaizītēm, gan konditorijas aprīkojumu, lai nākamā gada sākumā varētu jūs mīļi aicināt ciemos.